vīrieši Krāslavā. Viņi bija nolēmuši pavizināties un nevarēja izdomāt neko labāku, kā braucumu aizņemties no kaimiņa. Iegājuši pagalmā bija vīri bez jebkādām problēmām nozagas zirgu ar visu pajūgu. Policisti nozagto dzīvnieku veiksmīgi atraduši un abus zagļus aizturējuši. Savukārt Valmieras novadā divi arī iedzēruši vīri nav kaut ko sadalījuši un netiekot galā ar durēm, ķērušies pie šausmu filmās redzētām metodēm. Kaulu stingzinošs trilleris norisinājies Būrtniekos. Tur divi vīrieši, visticamāk alkohola reibumā, apkārtējiem uzbrukuši ar motorzāģiem. Viss sācies kādu konfliktu dēļ pie veikala. Nevarēdams pretinieku pievērēt dūru cīņā, zaudētājs aizgājis pēc zāģa. Pie veikala bija skavutiņš, viņi aizgāja. Laikam tai māja bija vaļš malka. Tā tur māja paķēra zāģis no traktora. Skrējuši virsū cilvēkiem? Es arī nezinu, kuriem. Ja es tur laiku vēl pie veikala biju. Pulkstens jau bija 7, man darba laiks beidzies, bet man ir zvans uz telefonu. Skatos, kad man zvana abi telefoni nepārtraukti. Pie tam klauvē pie durvīm pieskrējusi pilna trepa telpa maziem bērniem, kas pārbijušies saka, tur pie veikala, tur ar zāģiem skraida. Protams, kad es vilku formu mugurā un uzreiz steidzos, jo izsaukt arī tika, protams, dežūra ekipāža no Valmieras. Bet, tī gabals jābrauc tomēr, kilometri diezgan daudz laiks, un lai novērstu to situāciju, līdz ar to es arī braucu pat. Viens piekāva viņus tos tur, vienu piekāva cilvēku. Un tā viņi aizskrēja tur uz to pusi un atskrēja ar zāģiem. Un likās virsū viņiem. Ko viņi darīja? Skrēja ar zāģiem pakaļ visu laiku. Vienam tad aizskrēja, tad vēl tur mazie bērni kaut kādi bija, un tad tos jau turēs tik. Atbraucot uz vietu, pārliecinājos, ka cietušo nav, nevienam nav nodarījis. Protams, visi tie šokā pārbijušies, jo tāds nebija gadījums principā. Policiste neslēpj, ka gadījums bijis ļoti nopietns, un tikai laimīgā kārtā šoreiz neviens nav cietis. Jo persona bija vismaz viena noteikti, pēc liecinieka teiktā bija stipra alkohola reibumā, vicināja zāģi dažu centimetru attālumā no cilvēku sejām, un līdz ar to, ja pakluptu vai kāda nelēma, tur varēja ļoti liela nelēma notikt. Šokēti par notikušo arī Būrtnieku bērnu vecāki. Молодые люди с пилами там за свои пилы завели, и там начали показывать, что они, мол, крутые, страшно деловые парни. Но я считаю, что это ненормально. Если так каждый будет сам себя показывать, и при детях, и дети это смотрят, и школьники, мне пример. Сын тоже прибежал, говорит, мама, которая сзади uzreiz visi так крутые. Я считаю, что это ненормально, потому что это учится молодежь. И они считают, что если взрослые это может, то в будущем смогут и они. Izrādās, abi zāģu vicinātāji jau iepriekš bijuši policijas redzeslokā. Abas ir administratīvi sodītas, viena no tām jau par sīko huligānismu administratīvi ir sodīta. Un tagad ir pret abām personām uzsākts krimināla process pēc 231. panta par huligānismu grupā un pie tam izmantojot dzīvībai bīstams, kur var veselībai kaitējumu nodarīt priekšmetus. Ironiski, tomēr vienam no zāģeriem iesauka ir zombis, kā īstā šausmu filmā. Kā viņam tādu iesauka? Taisnīgi. Tā ir. Es mazliet ar viņu strādājis kopā, bet tā, cilvēks kā cilvēks normāli. Vienkārši te ar jaunatni kaut ko nepadalīja, nekas jau tur traks nav. Ints Ķergalvis, Adris Blūmhalds, Degpunktā.